Nu, mana mamma bija ļoti laba saimniece, bet līdz ar to, ka mēs iebraucām Amerikā, viņai bija jāstrādā, viņa lika manu māsai gatavot ēst, un mēs bijām iemācījušies no viņas. Iesākam ar to, kad ar minimāliem visādiem ēdieniem, un mēs gudrojām, un mēs ar māsu ļoti bieži skatījāmies, kā mamma gatavo pīrāgus un kā viņi taisa visādi plātsmaizi un baznīcas maizītes smērējām un putojām. Un tā bija tā pirmā, tas bija tas sākums manam ēšanas gatavošanai, un tad, kad man pašai bija ģimene, man ļoti interesējas vienmēr visu, ko izmēģināju, visādi ēdienas, kas bija piemērot arī maziem bērniem. Jā, man ar tāpat apmēram. Man mamma vienmēr lika, lai es palīdzu viņai. Vai man bija kartupeļi jāmizo, vai kaut kas jāvār, vai kā. Un arī mamma sāka strādāt, kad man bija kādi 10 gadu, un brālis bija 3 gadu jaunāks, un tad par vasaru, pa dienu mēs bijām vieni paši, abi divi, un man bija jāgatavo pusdienas, un kādreiz pat jāiesāk vakariņas, un tad es receptes skatījos pati grāmatās un pirku žurnālus, un tā es mācījos. Bet lielākoties no mammas. Mamma bija ļoti aktīva vienmēr dāmu komitejās, un kad mamma ir aktīva, tad meitai jābūt aktīvai. Un tad es līdz ar viņu gatavoju ēdienas baznīcā, jā, un tā mēs darījām. Tā apkalpošana sākās ar Ingrīdu Miemi, tas bija 80. gados laikam, viņa sāka viesības apkalpot, un tad līdzi viņai strādāja Ilze Buls. Un tad man iznāca 3x3 nometnē strādāt birojā ar Ilzi. Un tad Ilze man stāstīja, ko viņa dara. Es teicu, tas liekas ļoti interesanti, es arī labprāt gribētu. Un tā mēs abas divas sākam kopā strādāt. Un tad es izdomāju, ka, bet tas mums bija tā ļoti neformāli, cilvēki tā kā zināja, ka mēs esam tādas saimnieces, un tad aicināja parasti iesvētībās un lielās jubilejās. Un tad es izdomāju, es biju skolotāja, un man nāca pensijas gadi, un es domāju, ka drusku tā profesionālāk, tad es pieteicos un izņēmu biznesa atļauju un apdrošināšanu un nodibināju Dzintara galds. Un tā mēs tad mums vajadzēja vairākas darbinieces, un tad Daci mēs strādājam 3x3 nometnē, tad Daci mums nāca klāt un citas, un tad mēs izdalījām kartiņas, un tā, vai tā nav Daci? Tā bija, jā. Jā, un tā mēs atkal, un tā mēs mūsu vārds ir gājis, viss apkārt tagad, jā, mēs tagad, austrumkrastā, vairāk ziemeļos, Ņujorkā, Ņūdžersijā, lielākoties Katskiļu nometnē mums notiek visādas lielas viesības un tās apkalpojam. Es atkal Inti jau paziņu, mēs kopā esam gājuši Latviešu skolā, bet viss jau man arī iesākās 3x3 nometnē. Es tur piedalījos vienreiz, divas reizes, tur vienā ievirzē vadīju vienu ievirzi, un starp ievirzēm es iegāju virtuvē, un es skatos, kad Inta ar Ilzi tādu milzīgu lielu gaļas gabalu tur mēģina tīrāt. Uzkojās, un tā milzīgs gabals, jo jābaro ļoti daudziem cilvēkiem. Un es teicu, nē, es ienācu iekšā, un es biju tāda ļoti mierīga, un es teicu, tikai mīlestība, un tad mēs turpinājām to gaļu tīrāt.
Un tad man ienāca, es domāju, man arī ļoti patīk ēdienu gatavot, un es Intai teicu, es jums varu nākt palīgā, tā kā man nav jābūt ievirzē, un tā tas viss sākās, un tas, man liekas, bija 15, 20 gadu atpakaļ. Pīrāgus. Visvairāk pīrāgi, jo neviens vairāk necep pīrāgus. Ne. Tas ir pīrāgi. Jā, pīrāgi ir lielākais, jā. Nu, vispārīgi latvieši klāja svētku galdu savādi nekā amerikāņi. Un mūsu pieeja ir tā no latviešu viedokļa. Skaisti izgardnēti ēdieni. Un tad mēs amerikāņu lielās viesībās tur parasti ātri vien norauj to ēdienu un šķīvus prom un saurunī mājās. Un mēs esam pieradušas, kad pakavējās un ilgāk pasēd. Tad mēs atstājam ēdienus līdz pat beidzamam un to šķīvus noņemam, tad, kad cilvēki ir gatavi dot, kad ir paēduši, vai ne? No latviešu ēdieniem, kas visiem ļoti garšo un ļoti bieži mums jātais, kādreiz liekas pa daudz, ir cūku cepets, skāba kāpost, vārīt karpeļu ar dillēm. Sēņu mērce. Jā, un vienmēr jābūt sēņu mērcei. Un man liekas, ka cilvēki arī vairāk mērces nepais. Vienmēr daudz sēnes. Un arī bietas, bieži salāti. Tas arī ļoti bietas visādos veidos. Sēņu salāti, kartupeļu salāti. Tā kā tie galvenokārt ir mūsu tie latvieši. Un diezgan liela pieprasība ir. Arī... Un kliņģeri visi grib. Un nav daudz, kas vairs cep kliņģeri. Tā kā mēs izaugām. Jā, nu visāds ēdienas mums prasa, vai ne? Bet tā lieta, ka nav vairs mammas un vecmammas, kas gatavo ēdienus. Es zinu, kad manu dēlu iesvētīja kādus 30 gadus atpakaļ. Tad bija 3 vai 4 iesvētāmo, un sanāca mammas un vecmammas pilna virtuve, un galdu saklāja 120 cilvēkiem. Bet tagad vairs nav tās vecās mammas, un tad griežās pie mums. Mēs jau 2 visu nespējām. Tātad mēs palīdzam gatavot un izdomājam receptes un kāda tā secība būs mūsu gatavošanā, bet tad pieņemam klāt jaunākus cilvēkus, lai servē un lai satīra un tādas lietas. Es, kad iesāku biznesu, tad man dēli ar savām draudzenēm palīdzēja. Un tie jau ir izauguši, un tad mums nāca vēl viena paudze, tādi jauni, un tiem ar tagad ir bērnu. Un tagad mēs meklējam atkal. Mēs esam nāks jau 3 paudzes izaudzinājuši pie virtuves. Tur mēs laikam pagāja, kas mums, Daina nāca palīdzā. Jā, atsēja 2 meitas, kuras ļoti palīdz. Un mēs jau sākam mājās šo to gatavot. Un tad labums ir tā, ka Priedainē ir laba virtuve, liela tāda komerciāla virtuve, un tad mēs tur varam daudz ko pagatavot. Ja, mēs tur 2 dienas strādājam, jo no sākuma jau nezinājām īstenībā, cik daudz cilvēku, jo latviešiem ir tāda mūda, ka viņi nepiesakās. Ja viņiem vajag pateikt, lai mēs zinātu to ēdienu, jo nedod Dievs, ka mums pietrūks. Tā, ka viņš atvadījās, es biju tieši pie durvīm ar savu mītu, un mēs nofotografējāmies, un viņš viss izskatījās ļoti garšīgs, bet man jāsteidzās ir. Jā, bet viņa miesas sargi
amerikāņi. Kāds man bija teicis, ka Ņujorkā tie esot palikuši neēduši, un tad es prasīju tai galvenai, vai viņa negrib kaut ko. Un tad es sataisīju viņai vienu paciņu, un tad viņa atnāca, un 3 paciņas vēl vajag. Bet latviešu sargi negribēja neko. Tie teica, ka tiem solot vakariņas vakarā.